īpaši. Jā, man pat būs jābrauc bērnam kontu, lai atvērtu. Jo attālināt viņiem, kā rakstās, ka var izdarīt, bet nevar to izdarīt attālināt. Nu, īsti nē. Laikam šobrīd nē. Nav bijuši. Samainīt kārtu, uztaisīt jaunu kārtu, kaut kādi jautājumi par kontu, jautājumi par Smart ID, tāpēc, ka mums Iecava nav, Bauska arī nav, tikai Jelgava un Rīga. Jā, droši vien kases pakalpojumi, tad, kad bankomāti nestrādā, un droši vien kartā ātrāk būtu izņēmumi. Bet bankomāti, filiālis jau ir tikai Kuldīgā, Seba un Talsu. Nekad kalkulātoru atjaunot? Ļoti reti, patiesībā. Es pat neatceros, ka pēdējo reizi esmu braucis. Pāris gadus atpakaļ droši vien, varbūt, kad ir dēlam vajadzēja karti taisīt. Tagad es mainu telefonu. Man ir jābrauc, lai pārmainītu no vienas telefona uz otru karti. Bankas kartes saņemt vairs neko. Es parasti braucu, ja man vajag kādu līgumu slēgt ar banku. Nu, vai kredīti, vairāk kredītiem tas aizbrauc. Īsti ne, viss pieejams online. Jā, ir jābrauc, ja grib atvērt kontu vai jaunietim atvērt kontu, tad ir jābrauc uz bankas filiāli. Vai, ja ir kārtīgi nobloķēts viss Smart ID, tad arī ir jābrauc uz filiāli, lai to visu atjaunot. Salīdzinoši maz, jo tagad lielāko daļu var izdarīt internetbankās. Bet, piemēram, ja karti nobloķēt vajag vai karti nozūt, tad bieži vien sanāk braukt tiešām uz filiālēm. It kā ne, mājās ir dators, strādāja datori.